Un ko jūs domājat par klavesīnu? Instruments, kurš daudziem šķiet kā skanošu drāšu kaste, citiem tā liekas dievišķa skaņa, bet atcerieties, ka klavesīns savulaik iepriekšējos gadsimtos bija instruments, kuram bija absolūts monopols mūzikā, līdzīgi kā tas šodien ir klavierē. Čembolo citās valodās arī citi nosaukumi. Mēs esam izvēlējušies šo francisko klavesīnu nosaukumu, bet Ieva Salieta brīnišķīgi šo instrumentu spēlē, un viņas īpašumā ir brīnišķīgs senlaiku kopijas klavesīns, kur skaņa ir maiga, trausla, un varbūt kādreiz esat dzirdējuši arī klavesīnu populārajā mūzikā, piemēram, Beatlu dziesmās vai arī Imanta Kalniņa dziesmās no senākiem laikiem. Bet šis klavesīns ir īpaši maigs, un tam veltīt vairāk skaņdarbi šajā programmā Zviedru Mocarts un klavesīnu koncerts, kurā viens no darbiem ir arī manējais, un tas ir speciāli Ievai Salietai veltītais klavesīna koncerts Strēlis. Šo darbu iedvesmojas Rudolfa Pērles, latviešu simbolista glezna Saule, kurā, ja ieskatīsieties, varat redzēt zeltains starojošs saules starus, kuriem šķietam it kā nav gala. Tāpat arī manā mūzikā ir mēģināts panākt šo starošanas efektu. Klavesīns centrā, tam apkārt stīga kvartets kā mazāks modelis, un pēc tam lielais stīga orķestris kā šo staru turpinājums. Koncertā arī par savu laiku varbūt neatzīta ģēnija atzītā Vilhelma Frīdemaņa Baha klavesīna koncerts, mūzika no pavisam cita laikmeta, kurā klavesīns droši vien skanēs savādāk kā manā darbā. Un tāpat arī, ja šis ceļojums apkārt Baltijas jūrai, varētu to tā nosaukt, turpinās, tad arī Gražinas Bacēvičas, poļu komponistas mūzika, kā arī par Zviedru Mocartu sauktā Krausa simfonija, kuras nosaukums arī šajā programmā. Aicinu jūs uz koncertiem 3. novembrī Rīgā Lielajā ģildē un 4. novembrī Latgales vēstniecībā Gors, orķestris Simfonieta Rīga, solisti Ieva Salieta un diriģents Normunds Šnē.